Daudz cilvēku man jautāja, kas Jāni tev noticis ar tavu kanālu, kāpēc tev tikai 2 video ir. Nu, varu pateikt uzreiz, jūs visi redzējāt, sekojāt līdzās, kaut gan īstenībā iespaidīgs cipars bija 1,5 miljoni skatījumi 27 dienu laikā. Šobrīd mans kanāls bija nobanots, tad atkal viņš ir atbanots, bet ir video, kas ir pazuduši, vai ne? Un, lai cik dīvaini tas arī nebūtu, vienam otram plikpaurim, noteikti tas arī šausmīgi nepatika, jo uzskatīja to, ka ir vienīgā klīnika uz pasaules tikai vienīgi Turcijā, kur plikpaurs operē. Nē, tā nav vecīt, tā nav. Ir vesela jūra ar citām klīnikām, un tev var pateikt uzreiz, viss tās tavs cenas ir pilnīgs fufels. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki atgriežās ar tādiem pašiem cipariem apakaļ kā es. 8,5, 8, 9, 10, 12. Vecais, kur tad ir tie tavu 5,000, 6, 7,000? Kur viņi ir? Fufels pilnīgākais. Zigas, tu esi lohs, tu esi parādījis to cilvēkiem šobrīd, mani apdiršot aiz muguras, ceļot savus reitingus, taisot savu biznesu. Īstenībā tas nav tavs biznesa, čalīt. Tu te esi Anglijā, te esi taisījis biznesu, no kurienes tu izlidoji ārā. Tagad tu kaut kādā Turcijā jau gadu ņemies, oficiāli, neoficiāli. Nevajag nomelnot tagad Ediju, kurš reāli tu nodarbojās gadu, un cilvēks strādā algotu darbu tajā savā klīnikā. Viņam par cilvēkiem nemaksā. Viņam maksā katru mēnesi. Nav ne jausmas. Stipri šaubos, vai tu Turcijā esi oficiāli, jo tāpēc, ka tur tu oficiāli darbā iestāties nevar. Tas noteikti atkal ir kārtējais. Zini, kā tev ir, čalīt? Tu stāv visam pa vidu. Tev pašam nav ne sūda, nekas. Tu stāv pa vidu, un tu mēģini kaut ko sagrābt. Reāli, tu to nevar izdarīt tikai tāpēc, ka tev nekā nav. Izveido savu biznesu, darbojies kā uzņēmējs, un tad tu redzēsi, ka tev viss aizies. Šobrīd tu esi ridīgs tagad pīli pa ledu staigā starp cilvēkiem. Lien visiem dirsā, kur var ielīst un mēģina kaut ko dabot. Ne sūdne, čalīt, uztais savu biznesu, sāc attīsties un varbūt tās tev tajās smadzenēs arī kaut kas parādīsies bišķi nopietnāks. Tā kā šie cilvēki piepalīdzēja visam tam, lai mans kanāls tikt apstādināts. Sareportoju veselu jūru, cik vien varēju sareportot, sev padarīju par muļķiem. Var uzreiz pateikt cilvēku draugu mīļai, ja? Apskatieties, uz kādu auditoriju viņš būvē savu nākotni. Uz kādu. Tikai un vienīgi uz diršanām, reāli uz diršanām. Vispārībā, čalis, man liekas, tev dzīvē vispār kaut kā neiet galīgi. Man tāda sajūta ir. Nu, vēl ir pieslēdzies kaut kāds tavs brālēns, mistiskais. Vēl viens, kurš izdomāja arī man nodirst, ne? Tu esi parasts cilvēks, bļaļ, kas esi iedomājies, ka tu esi pārāk gudrs un tev neviens neko nevarēs mūžā pateikt. Fufels, tad, kad es sēdēju tiešraidē, taisīju savu tiešraidi, un tu man tā kā idiots zvanījies visu laiku, nafigā. Tas, kas man traucē visu laiku šitā zvanās, tas ir, tu vari skriet un tu nekur nenoslēpsies. Tie draudi zvani šobrīd man nāk, nezinu kādi jocīgie. Un tas ir tas Ina un Uldis, kas nodarbojās ar savu santehniku. Varat droši aiziet un iepirkties viņu veikalā. Zini, ko tas pierādīja? Tas pierādīja tikai to, cik stūps tu esi, cik tiešām tu esi sapūs pats, nevis tā, kā tu teici par mani. Jāni, arī pūšiem cilvēkiem ieliek svaigus zobus. Tas nemaina faktu, ka viņi ir pūši cilvēki. Un tu šajā gadījumā esi tāds, kas acīs skatās, saka vienu, aiz muguras dirs pavisam kaut ko. Tu pats, draugs mīļais, esi sapujis. Tu vienkārši meklēji slavu, man liekas, uz manu auditoriju, tāpēc, ka tavs skaistumkopšanas salons nes sūda, nenes noteikti augļus, vai ne? Draugs mīļais, man ir galīgi piedīrs, kas tu esi, no kurienes te esi, ko tu dari vai kā tu nedari. Arī tev ir jābūt savai kaut kādai normas robežai, vai ne? Arī tev ir jāmāk uzvesties, tu nevar būt baigais gāils internetā. Draugs mīļais, sākumā es domāju, ka tu esi normāls cilvēks, bet izrādās rīktīgs puveikls esi, nu godvārds. Arī šie 60,000 un vispārējie, kas ir skatījušies, kā tu man esi nodirs savos video, zini, ko viņi par tevīm daudz saka? Reāli šim cilvēkam smadzenes nav. Tā arī daudz saka, un tici man, tikai ar šiem skatījumiem tu nākotnē neko nepanāks. Tu vienīgi nogremdēs visu, ko tu vari nogremdēt. Cilvēki par tevīm slikti domās. Ja tu uzvestos kā uzņēmējs ar normālu runāšanu, normāli kā cilvēkam jāuzvedās, nevis kā tu man te draudēji tagad, un kad tu runāji savajā laivā un teici, ka tu vari atsūtīt pie manis kādu. Gribu redzēt, atsūt, kopā iedzersim tēju, redzēsim, jā, atsūt. Nu, draugs mīļais, tā uzņēmējs neviens nedarbojās. Nopietni. Es tev vēl visu to svētīgāko, lai tev dzīvē veicās, vai ne? Bet iemācies uzvesties. Un tas, kad TikTok specis nemāk sevi aizstāvēt, nu, bļā, vecīt, es nezinu, nu, kas tu viņam kaut mammes, štoļi?
Tālūk, draugi mīļie, nedarās tā, jāapcien vienam otru ir, jāuzvedās normāli. Tas, kad es aizbraucu uz Turciju un kādam tikko sapis varbūt biznes, fufels kaut kāds, viņš laiši iet un nelegāli darbojās tālāk savā biznesā. Tas īstenībā nav viņa biznes un neliena citu darīšanās, ja? Stūrē, kas tev ir jāstūrē. Tas arī viss, mistiski, jūs visi sapsāt manu kontu, ne? Sapsāt manu kontu, domājat, ka es tagad, viss jau neapstāšos. Muļķības, ir vesela jūra, citur konti, var es turpināt runāt par jums, cik vien uziet. Un ja es gribētu, es to varētu izcelt diezgan spēcīgi viss gaismā par jums. Draugi mīļie, ejiet savu ceļu, jums vispār neviens neuzbāzās, neviens jums neko neteica. Tas, ka tu iespraudi tur kaut kādus komentārus, ka es esmu uzrakstījis, kad reāli es esmu pateicis precīzi savu viedokli, to, ka man speču klīnika nepatīk, man nepatīk arī kāda izskatās viņa zoba, un man nepatīk viss tas kontingents, kāds tur viss tur grozās. Man nepatīk. Un tas nozīmē to, ka es tagad kādu apdiršu, muļķības. Tas nenozīmē neko. Tas vienkārši parāda to, ka es nevēlos būt tādā vietā. Un tagad pieņemsim to, kad man tur apčakarēja vai kaut kas tam līdzīgs, neviens neko neapčakarēja. Tādas ir cenas Turcijā, vispārībā visās zobārstniecībās. Ja tev pateiks 7, tad tev 8 vai 9 būs. Ja tev pateiks 8, tad tev 8, 9, 10 būs. Un cilvēki, kas ir atgriezušies, jau 5 cilvēki man ir uzrakstījuši un pateikuši cenas, bļāviens, neviena no tām cerām nav, ko jūs te pūšat. Draugi mīļie, vienkārši ejiet staigājiet. Neviens jūs neaiztik, neviens jums neko nedarīja. Vienkārši jūs gribējāt uzcelt slavu uz maniem viģikiem, un tas bija arī viss. Fufels, jūs esat pilnīgs nullis manā uzskatījā, pilnīgs nullis, tālūk, tāda kašķi notiek savā starpā, un tagad mēģina visādas stūbības izvilkt par manīm ārā, mēģina visu kaut ko uzrakstīt, izdabūt no kaut kurienes kaut ko, vai ne? Bļaļ, es teikšu, jūs esat pilnīgi lohi, godvārds, tiešām. Drīz es braukšu uz Rīgu, ja grib ar mani satikties, varēsim satikties. Uzrakst tikai kaut kādā komentārā, kur tu gribi satikties, vai ne? Parunāt normāli kā cilvēku, vai ne? Nevis šitā te, caur kamerā mums ir jārunājās. Pilnīgi neviens jūs neaiztika, neviens jums neko neteica. Savus viedoklis, ko citi cilvēki mēģina izpausties internetā, tas ir viņu viedoklis, arī mans viedoklis tika uzrakstīts. Un tā nebija nodiršana, tas bija viedoklis. Un ja tev nepatīk, staigā tālāk, viss uzņēmēji, biznesmeņi. Draugi mīļie, tāds redz ir kašs savā starpā starp latviešiem. Tiklīdz viens paliek mazliet ievērojamāks, man tā popularitāte nafig nav vajadzīga, neko es no to arī neiegūstu. Cik es tur iegūju kopējā summa par visiem video kaut kāds 20 mārciņas, 30 mārciņas. Tas bija arī viss. Mans mērķis bija parādīt cilvēkiem, cik vispārībā tas ir forši un iespaidīgi aizbraukt uz kaut kādu klīniku Turcijā, saremontēt savus zobus. Es parādīju visu no A līdz Z. Bet ir cilvēki, kam tas nepatīk. Un cilvēki ir iedomājušies to, ka Turcijā ir tikai viena zobārstniecības klīnika, kas ir specima, ne? Tā nav speci tavu klīnika, tu tur esi vienkārši nulli konkrēti. Tiklīdz tu tur nevedīs cilvēku nevienu uz turienu, tā arī viss tā tavu klīnika, tā tavu darīšana beigsies, varēs sākt strādāt saucamajā, veikalā. Tā kā tu viss runā. Draugi mīļie, izvērtējiet paši, es esmu atklāts, es godīgi visu pasaku, un es arī visu godīgi parādīju. Bet, ja redz šitie te puveikļi tagad vēl kārā visādas sūdz, atcerieties vienu, jūs ne jau mani gremdējat tagad, jūs paši sev gremdējat, jo tiem cilvēkiem arī ir ausis un ausis, un viņi tāpatās saprot, kas notiekās. Saprot, vienvārdu sakot, es aizbraucu uz Turciju, salaboju zobus, parādīju to visiem cilvēkiem, un pēkšņi mans kanāls tika nobanots. Cilvēki mīļie, padomājiet, kāpēc tas tā notikās. Tāpēc, kad ir vesela jūra ar puvēkļiem, kuriem vienkārši tas besī ārā, un tas nepatīk. Kādam sačkarēja biznesu, man galīgi pajāt ir.